Sinepju graudiņš. Vārds katrai dienai. Esi daļa no pilnības. Šodienas rakstu vieta. Un visu viņš ir nolicis zem viņa kājām, bet viņu pašu pāri visam iecēlis par galvu draudzei, kas ir viņa miesa, pilnība, kas visu visur piepilda. Efeziešiem 1. nodaļa, 22. līdz 23. pants. Šodienas pārdomas. Lai arī lielākā daļa kristiešu domā, ka Dieva plānā pilna laika kalpotāji ir tikai mācītāji un vēl daži draudzes locekļi, patiesībā Dievs uz mums visiem skatās kā uz pilna laika kalpotājiem. Viņš mūs katru ir unikāli izveidojis, lai mēs kalpotu Kristus miesā un celtu viņa ķēniņvalsti šeit uz zemes. Mēs esam aicināti būt par šīs pasaules gaismu un sāli. Tas nozīmē atraisīt Dieva svētības plānu ne tikai mūsu ģimenēs un kristīgajās organizācijās, bet arī valsts pārvaldē, biznesā, skolās, mēdījos un mākslā. Mēs esam aicināti būt pilna laika kalpotāji katrs savā ietekmes jomā, atbilstoši mūsu personīgiem talantiem un dāvanām. Šodienas lūkšana. Tēvs, es apņemos atklāt savu vietu tavā miesā. Pat ja es to vēl pilnīgi neizprotu, esmu pārliecināts, ka tu rūpīgi mani gatavo un īstajā laikā atklāsi. Es apņemos sekot taviem norādījumiem katru brīdi un būt daļa no tavas miesas, pilnības, kas visu visur piepilda. Jēzus vārdā.